Iekārtojies ērti, aizver acis un atļauj šim stāstiņam plūst pār tevi kā meditācijai. Tamarijānija šodien bija apvilkusi zilas krāsas bikses ar sarkan zaļiem atlokiem. Viņas sirds gavilēja, tās bija īstas puiku bikses. Un vēl tik košas un krāsainas, viņa nezināja, ko tas nozīmē mīlēt vai nemīlēt sevi, bet šķiet, ka tikai tagad viņa bija patiesi sevi iemīlējusi un pieņēmusi. Viņas mamma Tilapija viņai tikko bija šīs bikses nopirkusi, un spriganā rūķmeitene jutās pilnīgi laimīga, apmierināta un staroja. Tik ļoti, ka saules spožums viņas vaidziņiem lika mirdzēt vēl košāk nekā parasti. Tamarijānija nezināja, ka viņas mamma naktīs sēž mazā gaismiņā pie virtuves galda un raud. Viņa ir uzrakstījusi vēstules visiem, kam vien var, gan ciema vecākajam, gan dakterim, gan galvenajai bitei un, protams, ka viedajai pūcei. Bet neviens nezin, ko darīt, un šķiet, ka viņus tas nemaz nesatrauc. Visi kā viens saka, ka ar Tamarijāniju viss ir kārtībā. Viņai tikai patīk puiku drēbes un rāpelēt pa kokiem un darīt puišu lietas. Visādi citādi viņa esot vesela un pat ļoti gudra. Pati labākā un attapīgākā skolniece, vairāku rūķu zemes viedumu olimpiāžu uzvarētāja. Nu kam, lai es vēl rakstu, vai mēnesim, vai saulei, vai kam, kam vēl? Viņi jau nezina un nesaprot neviens, kas man kā mātei jāpārdzīvo un jāpārcieš, un es jau gan zinu labāk par visiem, kā ar to meiteni kaut kas nav kārtībā, lai arī kā viņa mācītos vai kādas olimpiādas uzvarētu viņa velk, un izskatās, ka arī vilks puiku drēbes. Un ko darīšu es? Savu mūžu nodzīvošu. Man visu laiku būs jāraizējas par savu rūķmeitu. Ko lai dara, ko lai iesāk? Viņa ir slima un viņa noteikti ir slima. Tā ir jauna slimība un saucas savādība, savādāka, dīvainā, vai vēl kā tā. Mamma jutās pati izgudrojusi kādu jokainu vārdu un atklājusi jaunu slimību, tikai neviens tam negribēja pievērst uzmanību. Sēdēja un raudāja gandrīz katru nakti, nezinādam, ko darīt, līdz pie viņas pielidoja ots kalamambers. Viņš bija no zelta. Par šo brīnumu odu bija dzirdējuši daudz, bet viņu redzējuši vai satikuši tikai retais. Šis brīnum lidonis katra dzīvē nesot pārmaiņas. Jo kaut pēc īsas sarunas ar to dzīve nevienam, kas ar to runājas, nepaliek pa vecam. Pārmaiņas esot lielas un grandiozas.
cits no šī zvēra bijās, cits to gaidīja un klusiņām skaitīja lūkšanas, lai tas atlidot. Citam šis likās pilnīgi vienaldzīgi. Pati Tilapei īsti nezināja, vai kam tādam ticēt vai nē. Šovakar apjukusī mammīte bija apvilkusi gaiši zilu halātiņu ar margrietu zīmējumu un nots tik ļoti spīdēja mazās lampiņas piemīlīgajā gaismā, ka viņā atmirdzēja visas margrietiņas un uz maigā gaiši zilā fona. No šī skata Tilapei pat apžilba un nedaudz atguvusies, tā iedzēra pāri smalku rīta rasas ūdens no savas dzeltenās pļavu lapu glāzītes. Malkojot atspilgdzinošo dzērienu, viņas gaiši pelēkās acis pletās arvien platākas un platākas. Vai es izmisuma dēļ būtu pavisam nojukusi un man rādās? Vai es tiešām redzu spožu zelta odu? Viņa klus pie sevis murmināja, sagaršodam uz lūpām savas sāļās asaras. Kalamambers klusēdams viņai aplidoja 3 reizes apkārt un nolaidās tieši uz priekšā stāvošās tukšā zeltlapju violīšu šķīvja un skaļā balsī noteica: vai varētu palūgt kādu malku spēcinošā strauta ūdens? Esmu gluži noguris un izslāpis pēc garā ceļa. Man šodien bija jāpārlido pāri visai Rūtlandei un jāveic būruju ceļš pāri Sauļu tiltam. Apjukusī mājas saimniece ielēja šķīvītī ūdeni un nods gardi padzēries turpināja. Redzi, tu te sēdi un raudi, bet man jālido pāri visai pasaulei, lai tev pateiktu, ka tava meita ir patiesi laimīga. Un vai tev pašai nav saprotams, kādēļ pati te sagumusi skumjās sēdi? Vai tiešām nezini tam iemesla? Atceries, cik šorīt viņa bija priecīga par jaunajām biksēm, cik ļautri rotaļājās ar saviem draugiem. Vai es ievēroju, ka viņas draugiem nemaz nerūp, kas viņai mugurā un kas viņai visvairāk patīk darīt? Izskatās, ka mazie rūķulēni viņu pieņem un redz Tamarijānijā kaut ko īpašu, kaut ko tādu, ko tikai viņas mammīte nespēja saredzēt. Izskatās, ka tev vajag brilles. Un pēkšņi, nez no kurienes viņš gluži kā burvju mākslinieks izvilka no tīras gaismas taisītas brilles un Tilapei pa telpu ievilkt nepaspēja, ka brilles viņai bija uz acīm. Un viņa visur apkārt redzēja maigi rozā spožas sirsniņas, kuras čukstēja. Mīlu tevi, mīlu tevi, mīlu tevi, un viņa vēl mīl tevi un sevi. Tilapei strauji rāva iekšā gaisu pa plaši atvērto muti, jo neko citu viņu šobrīd nespēja. Pēkšņi viņa jūta, ka sirds krūtīs sāk plesties arvien lielāka un lielāka, un likās, ka tūlīt izsprāgs.
Ne tikai pa visu virtuvi, bet māju un tuvāko apkārtni arī. Viņa iekšā zem eksplodējošās sirds kaut kas ļoti, ļoti sāpēja, ļoti dūrās un bija dūries jau nescik daudzus gadus, tikai neviens par to nebija zinājis. Kāpēc ārsti? Uz mirkļa 100 daļu tas iešāvās Rūķītes galvā un tad uzreiz pazuda. Ak, tu dieniņ, cik tas sāpēja un dūrās un spieda no tā, ka durklīts tur bijis tik ilgu laiku, brūce bija sākus pūt un augt ar vienu augumā, līdz beidzot eksplodēja. Ko nu lai dara, ko nu lai iesāk? Tas ots tur tik tā mierīgi stāv un dzer ūdeni, it kā neko nemanītu. Kā viņš šito vispār varēja izdarīt? Arī šīs domas vienā mirklī no viņas prāta izzuda, un viņa pēkšņi atcerējās pati sevi kā maziņu rūķenīti, un viņas mamma viņai bija pašūdinājusi sarkanu rozā karameļu tulpīšu kleitu ar gaiši zaļām zirņu podziņām. Tīlapējai šī kleita riebās, jo viņa gribēja vilkt šortiņus. Un līdz ko viņa parādījās bērnu pulciņā, šajās muļķīgajās drānās, viss par viņu smējās. Bet pag, kā tas var būt, ka visi par mani smejas, ja man mugurā tik glīta un skaista kleitiņa? Un taipat mirklī viņa ieraudzīja pati savu mazo dusmās un nīgrumā pāršķiepto sejiņu, sānos iesparaustās rokas un komisko kājas ciršanu pie zemes. Viņa tā šņāca, ka siekals gāja pa gaisu. Un tad pieaugusī viņa beidzot attapa, elpa aizcirtās, rokas pašas pieķērās pie krūtīm un Tīlapei atkrita uz krēsla. Bērni smējās par viņas dusmām un komisko skatu, nevis kleitiņu. Nu ja tā godīgi no malas redzot šo meitēnu, mugurā skaista rozā kleita, kura darināta ar tādu mīlestību, rokas sacirs stānos un šņāc kā vecs krumpūķka. Arī viņai sanāktu smieklis. Tikai tagad viņa atcerējās pati savu bērnību un to, kā gribējusi ģērbties, kā viņas mamma viņai vilkusi pavisam ko citu, un to, ka Tīlapeja bija domājusi, ka bērni par viņu smēj apģērba dēļ. Kā viss bija ticis pārprasts un cik ļoti viņai toreiz sāpēja, Rūķīte šo jau bija pavisam aizmirsusi, bet iedūrusies sāpe nekur nebija pazudusi. Tikai klusiņām turpinājusi durt ar visām varītēm, liekot sevi pamanīt, kamēr gāzās pāri malām. Pag! Tad sanāk, kā es savā mīļajā meitiņā redzēju nevis viņu, bet sevi, un kā ar viņu viss ir kārtībā. Tikai ar mani pašu nebija, un man bija nesadziedētas lielas sāpes. Bet ko nu lai dara? Kā lai vērš šo visu par labu? Vai ir vēl kas labojams? Un tai mirklī pēkšņi ierunājās zelta ots. Tīlapei pat bija pilnībā par to aizmirsusi.
Lai arī kā censtos, viņa nespēja aptvert, cik ilgi šis brīdis bija vilcies. Tu esi laiku satapusies. Tava meitiņa vēl mīl sevi un tevi, bet šis ir pēdējais brīdis, un jā, tev vajadzēs rīkoties, un sāksi tūlīt pat. Ko man darīt? Tu saki, un es to izdarīšu, viņas teikšus čukstēja, apjukumā brīnoties, kā viņš zina, ko viņa domā. Darbības būs vienkāršas un ļoti patīkamas, tās neprasīs pūles, bet tev pienāks brīdis, kad gribēs apstāties. Varbūt kādā brīdī tev šķitīs, ka tam, ko dari, nav jēgas. Varbūt viss būs pārāk labi, vai nu kāds cits iemesls. Lai arī kas tas būtu, tev vajadzēs turpināt. Kas tas ir, tas patīkamais un darāmais, un cik ilgi to turpināt? 1 nedēļu no vietas, katru rītu mostoties, tu uzrakstīsi sev mīlestības vēstuli. Tu rakstīsi tā, kā rakstītu vismīļākajam un dārgākajam rūķim pasaulē, jo tā arī ir, tu rakstīsi pati sev. Jo nevienas citas tuvākas, dārgākas un īpašākas šai rūķlandē priekš tevis nav. Un pati tikko redzēja, kāds posts var notikt, ja nemīli sevi. Labi, 1 nedēļu vēstules, vai tas ir viss? Tas nav viss. Tu katru rītu un vakaru un vēl neskaitāms reizes dienās sevi apmīļosi, ar pilnīgām mīlestības domām un jūtām. Katru reizi, kad lūkosies uz sevi spogulī, teiksi: es mīlu tevi, es mīlu tevi, es mīlu tevi. Tu esi visbrīnišķīgākā un lieliskākā. Un cik ilgi šis man jādara? Visu mūžu. Tici man, pienāks diena, kad tu tikai mīlēsi sevi, un tev vairs nebūs jāatgādina sev, nedz mīlestības vārdi, nedz apskāvieni. Tu dzīvos tikai un vienīgi mīlestībā. To pateicis, ots projām bija, kalamambers izzuda, kā uzradies. Tīlapei palūkojās apkārt virtuveitē, it kā nekas nebija mainījies, tikai viss šķita gaišāks, siltāks, dzidrāks un mīļāks. Tīlapeja apskāva sevi un vēl ilgi sēdēja šajā īpašajā mīlestības apskāvienā. Viņa turēja sevi cieši visu nakti, un pat noņemot sev apvītās rokas, viņa vienmēr palika maigajā un liegajā mīlestības šūpulī. Rūķīt uzrakstīja visas vēstules un ar katru mirkli rakstot, lai arī dažkārt bija ļoti sāpīgi un citur brīdi negribējās turpināt, viņas dzīve uzplauka un viss apkārt kļuva arvien brīnišķīgāks. Un arī Tamarijānija smējās un priecājās arvien košāk un skaļāk. Viņas abas bija kā no jauna piedzimušas. Tīlapejs un Tamarijānijas dzīve nekad vairs nebija tāda kā agrāk. Kādas pārdomas un emocijas tevi izraisīs šis stāstīšs? Vai redzēji abās jaukajās rūķinītēs sevi vai savu mammu? Varbūt tavā stāstā ir cits veids, kā mamma par tevi baiļojas un ir satraukta par tavām izpausmēm un darbībām,
Viņa nespēja un neprot uzticēties tev un pieņemt par labu esam, jo pašai, kas sirdī duras. Varbūt sāredzi sevi tilapijā un atpazīsti satraukumu par saviem bērniem. Kamēr tevī dursies kāds bērnībā iedūries sāpju durklītis, būs grūti redzēt savus mīļos viņu patiesajā spožumā un gaismā. Atceries, ka vislielākais brīnuma eliksīrs ir sevis pilnīga iemīlēšana. Arī tavs uzdevums ir vienu nedēļu rakstīt pa tādai vēstulē katru rītu. Vīt mīlestībā apkārt sev rokas, skatoties spogulī, čukstēt, cik ļoti tu mīli sevi, kultivēt un audzēt šo mīlestību ikdienas, ik mirkli visa mūža garumā. Tu esi mīlestība.